starp šīm divām komandām. Nu jā, Latvija jau ir maz, tu jau vari noskaidrot, vai ir bijis tiešām tā trauma, ja cilvēks nav aizdījis vispār nevienu spēli. Tad, šeit metiens vārtī! 25. numurs Rudolfs Krieviņš atklāja rezultātu. Jā, un metiens tieši starp Ermiča kājsargiem. Veiksmīgi Rudolfs Krieviņš izvēlējās pozīciju metienam uzreiz un starp kājām raida ripu vārtos, un rezultāts ir 1-0 Valmieras komandas labā. Nu, te mēs redzēsim labākais vairākums pret labāko mazākumu. Un Raimonds Ermičs saka, čaļi, tik viegli nebūs man pārspēt, un rezultāts paliek 1-0. Jā, ļoti labi valmierieši nostājās pretinieka zonā, izspēlēja vairākumu līdz brīvam metienam, un Kamergrauzes ļoti labi centās, gribēja iemest devītniekā, bet Ermičs visu redzēja, un ripa bija viņa ķērēcimdā. Jau Vektors atkal dodas savā kārtējā uzbrukumā. Jā, skatos, priekšrēdē 137 cilvēki jau pieslēgšas, paliek vairāk. Un valmierieši 1-1. Gols! Varam apsveikt Valmieras komandas 16. numuru ar vārtu gūmu. Tas ir neviens cits kā Eduards Ozoliņš. Otrais gols. 16-25. Otrais gols šajā spēlē, un Eduards Ozoliņš kļūst par play-off rezultīvāko spēlētāju, apdzenot Rihardu Paškausku, kuram bija 1 gols un 1 piespēle. Pēdējos ar aizsargu, un tagad ir Valmiera pamodās. Un vārtī pielaboja. Ja pareizi saskatīt, tieši tiesas bija priekšredzes atkārtojumā. Nu, šis jau ir, principā, laikam kā arī viss. Nu jā, tādi kapu zvani varētu teikt. Kapu zvani 3-0. Ja mēs skatāmies no Vektora komandas puses, metām, neiemetām un dabūjām pretīm. Un rezultāts ir 3-0 Valmieras komandas labā, un es domāju, ka ar šo mēs varam droši teikt, ka Valmieras komanda savu pirmo play-off EHL ir sākuši pirmo spēli ar uzvaru. Ozoliņš mēģināja sāsnāt, tagad Krišāns. Jā, Ozoliņš gribēja ļoti skaisti iedot Krūmiņam iespēli. Un rezultāts kļūst 1-3 un vārtus gūst neviens cits kā, ja nemaldos, Nikita Priede. Jā, dzirdējām tikko arī, jā. Nikita Priede atklāja arī Vektoram vārtu gūtos ailītī šais play-offos. Nu, -2, 50 sekundes, lēts laiks 3 minūtes tīrais, iegūst ātri otrs vārtus, nu tad varbūt spēlē var atgriezties pat. Pa bortiem neiemetīs vārtus. 4 sekundes. Paskatāmies arī tas vārtu metienu attiecība arī vairs nav tik graujoša. 16-25 un apsveicam Valmieras komandu ar pirmo uzvaru play-off izcīņā.